Kā jūs šodien šeit nokļuvāt? Kā draugs vai jau kā runas skolas abonents? Es šeit nokļuvu kā runas skolas abonents. Es šeit šodien nokļuvu kā draugs. Kā runas skolas abonents. Es abonents. Kā es esmu kā dalībnieks, jā. Šeit esmu kā draugs līdz draudzenei. Es nokļuvu šeit kā abonents. Nopirku abonementu šo pasākumu. Kas jūs ir vispār pamudinājis kļūt par abonentu un saņemt visu to informāciju, ko šis abonents sniedz? Droši vien tā ir vajadzība uzlabot savas komunikācijas prasmes. Publiskā runa ir mana ikdiena. Mans darbs ir saistīts ar studentiem. Tā ir viena no manām vērtībām. Neizgāzties studentu priekšā. Gimnāzijā klases audzinātāji ierunājās par tādu viesturu veikšanu. Un es viņam jau 3 gadus sekoju. Vakar es pieņēmu lēmumu, ka beidzot sākt rīkoties. Un tāpēc es arī pieteicos, un esmu šeit. Facebookā vai YouTube viestura ieteikumi visādi uzpeldēja klipiņu un tādu. Un vēl Andris Lanka ieteica. Ar viņas interviju skatījies, jā, un ļoti ieinteresēja viņa piedāvātais. Neliela atziņa, ejot mājās, ko jūs paņemsiet līdzi no šovakara? Jāpadomā, ka runa ir jākopja, un tas ir tāds visiem pieejams instruments, ko izmantot. Tas, kā ar 5 minūšu vingrinājumiem dienā, mēneša laikā, var panākt reāli fenomenālus panākumus. Viss jau ir, vajag tikai vēl pilnveidot to un sasniegt, jā. Jāturpina strādāt. Labākā atziņa īstenībā, kad nevajag baidīties un vajag darīt, jo viss ir galvā. Ja mēs nedaram lietas, mums visu laiku būs šis atsitiens. Tur bija vairāk punktu minēti, ja, kad ko tad es labāk ejam mājās un tam līdzīgi. Bet ja mēs darām, mēs liekas, katru reizi ejam tam ciešāk klāt, un nākamais efekts ir daudz efektīvāks. Tā bija mans šīs dienas atziņa. Nāksiet vēl uz runas skolas pasākumiem? Bez šaubu bērns. Paldies jums, noteikti tiksimies. Sarunāt, paldies. Paldies.